Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, par sirdi Facebook lapā, kā arī par sirdi.lv tiešraidē. Šodien mēs atrodamies zīmīgā vietā. Vietā, kur jebkurai kopienai sociumam ir sirds. Āgenskalnā, tas ir Āgenskalna tirgus, ja mēs skatāmies Rīgas centrā, tas ir Rīgas centrāla tirgus, un tā mēs varētu turpināt tālāk ne tikai Latvijas kultūra telpā, bet arī pasaules kultūra telpā. Mēs nerunāsim par tirgošanos, par iepirkšanos un citām brīnišķīgām lietām šajā dzīvē. Mēs runāsim par mūsu veselību, kas ir pamats visam, un ja konkrēti, tā mūsu diskusijas tēma šodien būs, vai viegli būt vieglam, daudzpunkte un veselam. Mēs runāsim par aptaukošanos, par lieko svaru, kādas tam ir kopsakarības ar sirds un asinsvadu veselību un citām lietām. Mans vārds ir Raivis Ceriņš, un šodien es vadīšu šo diskusiju, kas būs apmēram nepilnas stundas nogrieznī. Iziesim cauri daudz un dažādiem jautājumiem. Diskusijā piedalās, sākšu ar Paula Stadiņa, Kliniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģi, medicīnas doktori, Kristīna Ducen. Kristīna, es sveicinātu. Tāpat arī Latvijas kardioloģijas biedrības prezidents, kardiologs, Latvijas universitātes profesors Andrejs Eglis. Andrej, sveicināts. Paula Stadiņa Kliniskās universitātes slimnīcas, Latvijas kardioloģijas centra, ambulatorās un diagnostikas nodaļas vadītāja, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora Iveta Mintāla. Iveta, esiet sveicināta. Kā arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents, ģimenes ārsts Ainis Dzalps. Aini, esiet sveicināti. Sveiki. Īsts, varbūt, ievads pirms mūsu sarunas, mēs iezīmēsim tādus kopējos rāmis, sarunājam mūsu sarunas mērķi. Latvijā vairāk nekā puse pieaugušu iedzīvotāju saskars ar lieko svaru. Vai aptaukošanos liekais svars ir apmēram 34% Latvijas iedzīvotāju, aptaukošanās 20%. Šogad publiskotajā Pasaules sirds federācijas ziņojumā ir secināts, ka 1 no 10 nāves gadījumiem ir sirds un asinsvadu slimību dēļ, un pasaulē šobrīd ar to ir saistīts paaugstinās ķermeņa masas indeks, jeb JMI. Skatāmies uz to, kas notiek mums reālajā dzīvē. Bieži mēdīju virsrakstos parādās virsraksts, ka mūsu jaunieši aptaukojās ir liekais svars. Skatoties uz valsts aizsardzības dienestu, kas mums ir ļoti populārs jautājums, tai skaitā domājot par valsts aizsardzību, viena no atziņām, labi, atkāpēja beigti zobi. Nākamā lieta ir pārāk liels liekais svars. Jaunieši, kas ienāk 18 līdz 21 gadu veci, viņi ir, es teikšu tā, par resnu. Viņi nevar paskriet, viņi nevar izpildīt parastus normatīvus. Ja mēs sākam šo sarunu pēc šiem datiem, kā Latvijā mēs izskatāmies? Lai nemēlētu to vēlnu pārāk melnu, kur mēs esam? Varbūt īsi. Redzot katru dienu pacientus, tieši pacientus ar diagnozi, sirds un asinsvadu slimību diagnozi, diemžēl jāsaka, liekais svars ir ļoti lielā procentā. Un aptaukošanās, jā, es teiktu, ka atbilst tiem pašiem procentiem, ko jūs tikko nosaucāt. Jā, 20. Tā ir problēma, jo katrā ziņā ar katru pacientu man par šo ir jārunā. Vienmēr arī izdarot slodzes testu pajautājumu, kāds pacientam svars un augums, un uzreiz ir zināms, kāds ir ķermeņa masas indeks. Pareizāk sakot, mēs viņus sveram, jo parasti neatbilst patiesībai tas pacienta stāsts. Tāpēc, ka es tur vērties un tur mainās. Pacients, ka mānās? Jā. Nē, es mānos par savu ķermeņa masas indeksu. Parasti pacients saka, ka viņi sver mazāk. Mums tā gribas spoguļi, varbūt citi te vienkārši visiem iegādās. Varbūt, jā. Bet katrā ziņā tā tiešām ir problēma, un par to ir jārunā ar pacientiem gan par fiziskām aktivitātēm, gan par dzīvesveidu nēšanu, bet arī analīzēs diezgan daudz, ko var šiem pacientiem redzēt, kas norāda uz problēmu, kas ir saistīta ar lieko svaru un īpaši ar aptaukošanos. Jā. Kristīna, kāpēc mums Latvijā, jūsuprāt, ir problēma ar aptaukošanos? Jā. Kāpēc mums nav... Burger Kingi, kā Amerikā, uz katra stūra mēs tik daudz arī nefritējam. Kāpēc mēs kļūstam resnāki? Jā, paldies. Labs jautājums. Un es vēl gribēju piebilst, ka pavisam nesen Pasaules veselības organizācija publicēja jaunākos datus par Latviju. Virssvars kopā ar aptaukošanos sasniedz jau 63%, kas ir vairāk kā vidēji Eiropā. Eiropas Savienības valstīs vidēji tie ir 53%. Un vēl ļoti svarīgi, nedēļa atpakaļ prestižais žurnāls Lancet publicēja datus, ka pirmo reizi pasaules vēsturē bērnu aptaukošanās
vecumā līdz 5 gadu vecumam ir pārsniegusi malnutrīciju, nepietiekošu barošanos, un kas ārkārtīgi palielina jau hronisku slimību attīstību bērnībā, augšanas aizturu un agrīnu nāvi. Par iemesliem aptaukošanās faktiski ir 2 lieli komponenti, tā ir ģenētika. Mēs ar vienu vairāk pārmantojam tos gēnus, kas ir saistīti ar aptaukošanās tendenci, plus dzīvesveida kļūdas. Un Latvijā viens, kas trūkst faktiski primārā profilakse, visos līmeņos zināšanas par veselīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm, bet tas sliktākais ir rīcība. Mums joprojām skolas vecuma bērni tiek atbrīvoti no fizkultūras ar zīmi, tā vietā, lai modificētu šīs fiziskās aktivitātes. Mums nav valsts apmaksātu aptaukošanās kabinetu, valsts apmaksātu uzturu speciālistu, valsts apmaksātas fizioterapijas, faktiski primārai profilaksei. Mēs dzēšam ugunsgrēkus, bet primārā profilakse rīcības ziņā mums ļoti iztrūkst. Otrs ļoti būtisks faktors ir miega deficīts bērniem. Pēdējie dati rāda, ja bērns lieto mobīlo telefonu pirms aizmigšanas, tas ārkārtīgi samazina melatonīna, miega hormonu daudzumu smadzenēs, un bērni arī guļ slikti, un pēc negulētas nakts vienmēr organisms paprasīs vairāk kaloriju. Tā kā gan ārējie faktori, gan ģenētika. Šādu faktu pirmoreiz dzirdu. Gatavoties šai diskusijai, es pats skatījos pasaules piemērus, kas ir labie piemēri. Viens ļoti interesants piemērs. Amerikas Savienotās valstīs ir tāda kopiena, kas saucās amiši. Jā, vēl projām brauc zirgi pajūgos. Zinātnieki bija pētījuši, kāpēc viņiem ir būtiski mazāk sirds asinsvadu slimības problēmas. Secinājums viens, viņi veic pietiekoši daudz fizisku darbu, viņi pārvietojas pārsvarā ar kājām. Vidēji amišu vīrietis noiet dienā 20 000 soļu, kā minimums. Ja? Sievietēm var arī tas pats. Viņi ir lauku cilvēki. Es vēršos pirms kā pie lauku ģimenes ārsta, vadītāji. Cilvēki laukos joprojām gana daudz arī strādā, kustās. Sākot ar lauksaimniecību, ar visu pārējo. Arī laukos ir šī problēma. Jā, arī dzīvesveids laukos ir būtiski mainījies, ir sevišķi pēdējās 10 gadēs. Tas, ko jūs aprakstat šo kopienu, ko es arī tā iedomājos, ka tur būs gan zirgi, gan govis, gan tie darbi laukā. Tas ir, zinām, vēsture jau arī tādā Latvijas laukos ainavas, kur ir govis, zirgi un cilvēki strādā laukos, tiešām vairs neeksistē. Un es gribētu mēs runāt par to, ka tas liekais svars, tās ir mūsu dzīvesveida sekas. Tas, ko mēs arī jūs pieminējāt par bērniem un jauniešiem ar lieko svaru, bērni ir mūsu sabiedrības spogulis. Un īstenībā, ja mēs redzam, ka mūsu jaunā paudze, kā jau mēs runājam, arī kļūst smagāk, tas parāda to, ka arī visas sabiedrības dzīvesveids ir būtiski mainījies. Manuprāt, Latvija vēsturiski arī ir vienmēr raksturojusies ar tādiem parametriem, ka šeit cilvēki ir gari un slaidi. Un īstenībā šobrīd, ja mēs paskatāmies tos datus, ko mums prezentē, kā kolēģi teica, tad šeit arī ir būtiski mainījusies šī informācija. Mēs esam kļuvuši krietni apaļīgāki, mēs esam kļuvuši mazkustīgāki, un to nosaka daudzi dažādi faktori. Un viens no tiem, kā mēs iesākam runāt, ir dzīvesveids, bet tikpat būtiski arī sociālie faktori, mūsu zināšanas un arī ekonomiskie apstākļi. Jo ekonomiskie apstākļi bieži vien ir, tas ir jautājums par izvēlēm. Ko mēs izvēlamies? Cik tas ir veselīgi, cik tas ir lēti, cik tas ir dārgi, un kopsumā šo dažādu apstākļu faktori veido to, ka mūsu tas dzīvesveids ir diezgan neveselīgs. Profesor kungs, labi. Ja cilvēks saprot, ka viņam ir kaut kāds liekais svars, viņš ir pa slinku, vai viņš kaut ko darītu, dzīvošu dzīvi, kā būs, tā būs. Gan jau būs labi. Ar mani jau tas nenāk, es tagad teiktu tādās klišajās, tādās stigmās. Kas notiek, ja man ir ilgstoši liekais svars? Paklaut, tagad tu man aicināsi to presklubu, mums dažreiz sastrīdamies. Mēs sastrīdamies, jā? Jā, tagad es tev... Strīdos vēl arī daudz pateicības. Es vēl par tiem 2 latiem, uz tiem nodokļiem. Bet tas, ko es gribu teikt, ka man tur brīnišķīgi gan cienījumās docētājs un arī ārkārtīgi tiešām ģimenes ārsts ļoti augstu vērtībušies, kas ļoti labi strādā, un tur kā jau mums visu ir. Bet es atklāt sakot, drusiņās varbūt ieliešu to eļugunī, jo es negluži visam piekrītu, ko jūs runājat.
Kur tieši jūs nepiekrītat? Tūlīt es paskaidrošu, ļauj man ielikt to kolu, un tagad es paskaidrošu. Ja, piemēram, Pasaules veselības organizācija var dot tikai tāds dats, kā mēs viņiem dodam, un tas ir tas, ko es atklāt sakot drausmīgi atdos, tāpēc, jo es, kā tu zini, diezgan daudz ar tiem datiem strādāju, un tagad arī tajā es faktiski vēl statistikas pārvaldē, un paldies Dievam, tad sāk taisīt ritīgas tās lietas un tādas, un mums arī šķērsgriezuma pētījums ir, un tas bija īsti parādi, jo tas, ko redz lielākoties ārsts ar vislielāko cieņu un mīlestību, un vispār, ko ārsts redz, viņi redz tos sliktos piemērus. Savukārt, ja mēs skatāmies populācijas pētījumus, tas rāda mazliet kaut ko citu. Un, protams, ka tās lietas nav ideāls, un man arī ļoti tur viss nav tik vienkārši, jo es kādreiz arī diezgan tā kategoriski teicu, jūs paši pa daudz ēdiet, un vienkārši tas ir katra paša atbildība, kas starp citu noteikti arī ir tā. Bet tomēr to, ko pat arī faktiski Ducens kundze teica, ir tas, ka tur acīm redzot ir tā ģenētiskā komponenta. Un vispār, kas atklāts uz aptaukošanos, tad jūs skatāties to literatūru, tie dati diezgan dažādi un daudz. Viņi īstenībā mums nav 100% skaidrs, kāpēc viena vai otra lieta notiek. Cits jautājums ir par mūsu iekšēju disciplīnu, bet īstenībā par to mazkustīgumu es nepiekrītu. Nevis tādēļ, ka mums ir mazkustīgums, bet tās lietas stipri uzlabojās. Un īstenībā bērniem arī stipri uzlabojās. Un tas, kas ir, un tas vienīgais, kam gan es piekrītu, ka īstenībā laukos tas zinām mērā ir sliktāk dažreiz nekā dažreiz sliktāk, un to es labi zinu, jo es diezgan dažādi iemesli dēļ esmu apkārt pa tiem laukiem, dažreiz sliktāk nekā varbūt tur, kur ir absolūti kontrolēts jau bērni, tās nodarbības un tā. Bet tas ir viss, kam es nepiekrītu, visam pārējiem es piekrītu, un tā viena lieta, ka mums vienkārši ir daudz vairāk to jārunā. Labā ziņa tā, ka jūs paskatāties uz populāciju, otrādi, un tu drusku jāuzmanās, un jūs to paši daudz labāk par mani ziniet, ja to pētiet, ka faktiski tāpēc mēs pārējām no ķermeņa masas indeksa, mēs pārējām uz viscerāliem taukiem, vai skatāmies, kas tad mums ir iekšā tajā vēderā. Es pateikšu, kāpēc, es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka tad, kad jūs dodiet tai Pasaules veselības organizācijai vēl kaut ko, viņi paņem tā arī pa bērniem. Skaidrs, ka tas ir starp citu ļoti nozīmīgs punkts, ko pašreiz teica Kristīna, jo principā malnutrīcija ir tā, ka pasaulē lielākoties bija nepēduši bērni visu laiku. Badā. Absolūtā badā. Mēs to, protams, redzam Āfrikas kontinentā. Jā, un tas ir tas, kas mani iritē arī mūsu valstī dažreiz, jo ka viss saka slikti, viņi vienkārši nesaprot, ko viņi salīdzina tās lietas, kas ir slikti un kas ir labi. Bet visticamāk, manuprāt, tā lielākā problēma ir tā, ka mēs vienkārši nepareizi ēdam. Protams, tas noteikti saistīts ar to miegu, ar to, ka viena daļa. Kāpēc par tiem svadiem profesori Mintāla tā smējās? Tāpēc, ka es turēju diezgan bieži nosvērties. Un viņi nepareizi rāda tādēļ, bet, kā saka... Dažreiz pareizi. Jā, un dažreiz pareizi, jā, un tad ir es... Tas, ko jūs sakat, ka tie dati, ko es pašā ievadā minēju, ko mēs zinām, ka viņi nav precīzi attiecībā uz mūsu sabiedrības šķērsgriezumu. Es domāju, ko jūs sakat, tie 20% varētu būt, tie 60% es nepiekrīstu tam, jā, tie 20% varētu būt. Tas, ko vienkārši, ko es vēlreiz saku, ka tas visticamāk atkal būtu nevajadzētu tad runāt tikai tieši par to sabiedrību, bet vajadzētu runāt par noteiktām grupām sabiedrības, un tas ir grūti. Kāpēc es to runāju? Tāpēc, ka mums arī tās intervences visticamāk būs jāvērš uz tām noteiktām grupām. Kā katrs var pārliecināties par savu ķermeņa masas indeksu? Kas tas ir? Jā. Es pieeju pie spoguļa, tagad šī tiešādas laikā pēc... Jā, katrs palūko jau uz sevi. Es tikai patīšu, visi gribēju, lai visi paskatās Zaimu, cik viņš ir labā formā, jo vienīgais, kam te ir virsmas, un visiem es un vēl tev ir pēc rokās kurps. Vēl par tiem pasaules datiem es gribēju teikt, ka tie 60% ir rēķināts kopā virssvars un aptaukošanās. Aptaukošanās vidē ir Latvijā ap 25%, un tie atlikušie ir virssvars, jo arī virssvars ir jau sarkanais karodziņš riskam. Tas, protams, paldies Dievam, ļoti bieži vēl nav diabēts vai sirds asinsvadu slimības, bet tas ir sarkanais karogs, ka jums ir jārīkojās, ja, un arī šie pacienti mums ir jāņem vērā. Par ķermeņa masas indeksu, jā, pat jebkurā faktiski interneta vietnē ir tabulas, kā mēs pēc sadalot mūsu augumu garumu attiecību vīriešiem un sievietēm, ievedot augumu un svaru
varam izreikināt ķermeņa masas indeksus, kurš normāls ir līdz 25, starp 25 un 30 ir virssvars, un sākot no 30 ir aptaukošanās. Pirmā pakāpe, otrā un virs 40 ir trešā. Bet ārkārtīgi svarīgi, ko pēdējā laikā uzsver visas profesionālās organizācijas, ķermeņa masas indeks rāda, cik cilvēks ir liels un smags, bet viņš nerāda, cik cilvēks ir slims, vai viņam ir sāpes locītavās, kāds ir viņa ķermeņa kompozīcija, cik viņam ir saucamie viscerālie tauki, jeb orgānu aptaukošanās. Ja? Līdz ar to ir pielikts klāt arī Eiropas aptaukošanās asociācijas precīzāku rādītāju. Agrāk tas bija vidukļa apkārtmērs, tagad tas ir vidukļa auguma apkārtmērs, vidukļa auguma attiecība, un ja tā ir lielākā 0,5 kopā ar ķermeņa masas indeksu, ja, tas liecina, ka cilvēkam ir aptaukošanās. Vienīgi, ja ķermeņa masas indeks ir virs 40, tad šo papildus rādītāju var nelietot. Un, protams, ir virkne arī radioloģisko izmeklējumu, kas rāda, vislabāk ir densitometrija, ķermeņa kompozīcijas noteikšanai, kas Latvijā, diemžēl, līdz šim ir tikai maksas izmeklējums, kur mēs varam noteikt ķermeņa tauku saturu, muskuļu saturu un arī saprast, kāda ir mūsu ķermeņa kompozīcija vai tā izmainīt. Nu, tāds radioloģisks izmeklējums. Jā, paldies. Aini, jūsu praksēm vispār no kolēģi novērojums, vai pacienti cilvēki zina, kur vērsties un kā tik galā ar lieko svaru problēmu? Tīri praksē, cik bieži jautā, ko man darīt, kā darīt, kur iet? Jo līdzekļi, kas piedāvā brīnums interneta vidē, visbiežāk tās visādas Āzijas valstis, ka izdara šo tableti, izdara to un dzīvo sveiks un dara, ko grib. Redz, tur ir tā, ka šie jautājumi ir pietiekami sarežģīti. Runāt par svaru, par ķermeņa masas indeksu, tas ir viens no sensitīviem jautājumiem. Tas ir tikpat sarežģīti, kā mēs varētu runāt par seksuālu disfunkciju, par tāda tipa jautājumiem. Ja? Un reizēm gan pašiem pacientiem ir grūti sākt šīs sarunas, un reizēm mums kā ģimenes ārstam arī ir grūti uzsākt šīs sarunas. Jo šeit ir reizēm, tas ir tāds emocionāls jautājums. Un kādēļ tas tā ir? Pirmkārt tādēļ, ka bieži vien pacienti jau ir mēģinājuši svaru zaudēt, un viņiem nav īsti izdevies. Iespējams, viņi jau ir bijuši pie kāda no kolēģiem un ir pateikts, vienkārši ēd mazāk un kusties vairāk, tas ir viss padoms, un to mēs atkal novirzam kā pacienta atbildību. Un viņiem jau liekas, ka viņi par šo ir runājuši, viņi nav spējuši tikt galā, un viņi tā kā mēģina izvairīties no šiem jautājumiem. Mēs to kā ģimenes ārsti jūtam, un vienlaicīgi, ja mēs paskatītos arī Latvijas datus, manuprāt, 22. gada dati rāda, ka vispār pacientiem ar lieko svaru īsti neviens arī par viņiem par šo tēmu nerunā. Biežāk, tā aizrāda būtu ģimenes locekļi, un nākamais tad būs kāds no mediķiem, un ar lielu varbūtību tas būs ģimenes ārsts. Kā mēs to mēģinām darīt? Mēs, protams, kad redzot pacienta problēmu un vērtējot viņu veselību kopumā, mēs ļoti bieži koncentrējamies uz sirds asinsvadu slimību, uz dažādiem citiem rādītājiem. Jā. Mēs nonākam arī līdz sarunai par ķermeņa masas indeksu. Un tad mēs sniedzam dažādus padomus, kas ir saistīti ar veselīgu dzīvesveidu, uzzinām pašu pacienta attieksmi un tās iespējas, un vajadzības gadījumā, ja mēs redzam, ka tā problēma ir pietiekami izteikta, ir vajadzīga varbūt speciālista padomas, vai iespējams kādā gadījumā medikamentu terapija, ir situācijas, kad mēs ģimenes ārstu praksē risinām šos jautājumus, un ir situācija, kad mēs sadarbojamies ar speciālistiem. Un lielā mērā tie būs mūsu kolēģi endokrinologi un arī kardiologi, protams, ar ko mēs šos problēmas kopīgi mēģinam risināt. Un mans tas galvenais vēstījums, kā ģimenes ārsta vēstījums, tur īstenībā ir divas domas. Pirmkārt, ir pašiem pacientiem būt gana drosmīgiem un uzsākt šo sarunu un jautāt savam ģimenes ārstam. Mēs noteikti mēģināsim iesaistīties un risinājumus piedāvāt. Un otrs ir pašiem kolēģiem būt proaktīviem, jo pēc medicīnas literatūras datiem ģimenes medicīnā tiek uzsvērts, ka pacienti sagaida šo sarunu. Viņi gaida, ja mēs redzam, ka tā ir problēma, tad būtu jāuzdod šie jautājumi. Iniciatīvai būtu jānāk no medpersonāla puses, nevis no pacienta puses. Es pareizi sapratu? Idejiski jā, es tam piekrītu. Ja mēs redzam problēmu tāpat kā par jebkuru citu par paaugstinātu asinsspiedienu vai holesterīnu, mēs vienmēr runājam. Tāpat mums arī jāsāk sarunas arī par palielinātu ķermeņa masas indeksu. Un arī pacienti, protams, ja viņi
jūt šo problēmu, ka viņiem ir nepieciešams padoms, tad ģimenes ārsta prakse ir tā vieta, ar ko vajadzētu sākt. Un tad mēs palīdzēsim tad tālāk pacientam iziet to ceļu, kas varētu būt kādā brīdī valsts apmaksāts pakalpojums, izvērtēt sirds asinsvadu slimību riskus, vai novirzīt, ja tas ir nepieciešams pie kāda cita speciālista. Profesor Mintā, ko jūs pielikt klāt par šo? Par uzrunājumu. Kurš pirmais tas, kas nāk pretī? Lielākā daļā gadījumu pacientus, ko mēs sastopam jau ar sirds un asinsvadu slimībām, viņi tiešām, kā mans kolēģis tikko teica, viņi jau ir mēģinājuši to darīt, nomest svaru. Lielākā daļā gadījumu tas ir vai nu izdevies uz īsu brīdi un atkal svars ir atgūts atpakaļ, vēl ar uzviju, vai arī nekādu nav izdevies arī 1 kilogramu dabūt nost, jo nav īsti skaidrības, kā to darīt, vai tā ir ēšana, vai tā ir fiskultūra, vai varbūt medikamenti, par to parasti pacienti pat nav zinājuši. Un arī tas vēl, ka tie pacienti, kas pat nav domājuši par to, ka svaru vajadzētu samazināt, nekad lielā daļā gadījumu nesaliek kopā savas sūdzības, ar ko viņi ir atnākuši pie ārsta, piemēram, elpas trūkumu, svīšanu, ātru nogurdināmību. Viņi nesaliek to kopā ar svaru. Mūsu uzdevums, protams, ir diagnosticēt, vai tur nav klāta vēl cita saslimšana, jau vai vēl kāda blakus saslimšana, ņemot vērā šos simptomus. Jā. Bet nereti tie ir vienīgie simptomi, kas norāda tiešām uz problēmu, ka tas svars jau cilvēkam personiski kļūst par problēmu. Un tad, protams, jābūt tam speciālistam, kas tajā brīdī ar to pacientu runā, šis viss būtu jāizskaidro un kopīgi jāmeklē tie risinājumi, lai dzīvi padarītu vienkāršāku un lai nepadarītu lietas sliktākas un sliktākas. Interesants. Biedrība par sirdi vasaras sākumā aptauju veids. Un jautāja cilvēkiem, kas jūs kavē ievērot, tad pavisam vienkārši veselīgu dzīvesveidu, tā skaitā arī attiecībā par lieko svaru. Un visbiežāk minētais iemesls, kas ir traucējošs, gribas spēka trūkums. Aptiekā es neesmu redzējis vēl tabletes pret gribas spēka trūkumu, kas varētu ārstēt. Filozofis nedaudz jautājums, kā ar šo lietu galā? Gribas spēka trūkumu nopietna lieta. Jā, Ainis arī ļoti labi kolēģis pastāstīja arī par pacienti to, ka viņi vēlas šo sarunu. Viņi tiešām ļoti daudz pacienti, ceļš jaunās paudzes cilvēki, tiešām ir mēģinājuši svaru samazināt, bet, kā mēs zinām, ir ļoti daudz mehānismu ķermenī, kas dara visu, lai mums atgriezt atpakaļ pēdējā lielākā svarā. Un tas, ko mēs mūsdienās redzam, ka lielai daļai pacientu nevajag informāciju, viņiem vajag motivāciju. Tātad viņiem vajag pārāk liela informācija, pacientam rada domas, vai man atkal tiesās, man atkal stāstīs to, ko jau 100 reizes esmu dzirdējis, ēdat mazāk, kustaties vairāk. Viņam vajag motivāciju. Līdz ar to psiholoģiskais atbalsts, kognitīva behaviorālā terapija, dažāda veida motivējošas sarunas ir milzīga sadaļa no aptaukošanās ilgtermiņa vadīšanas, jo no jebkuras hroniskas slimības ilgtermiņa vadīšanas, kas jau mūsdienu kongresā mēs ar kolēģi bijām sastādi, varētu teikt, 1 dienu, kā veidot šo motivējošo augsni sarunu, lai pacients nejūtas šudai stay un šudai go, kā viņš saka, un ārsts ir augšā, tad radīt to empātisko vidi, kurā pacients ir drošs, kas ir sadarbība. Nevis lausties ar pacientu, argumentēt, bet vairāk dejot un arī akceptēt pacienta individuālo viedokļu, viņa centienus. Tad mūsu galvenais uzdevums ir atmodināt, iniciēt, pamodināt šo te motivāciju mainīties. Jo katrā cilvēkā, vai tas ir smēķētājs vai alkohola lietotājs, ir 2 puses. Viena, kas saka jā, un viena, kas saka nē, ir šī ambivalence. Bet vienmēr ir kāds procents, kas ir gatavs mainīties. Un jo mēs pētījumi rāda, jo mēs vairāk spiedīsim darīt to obligāti, cilvēka daba fizioloģiski novirzās uz pretējo pusi. Savukārt, ja mēs pieņemsim pacientu tādu, kā viņš ir, un sadarbosimies ar viņu, mums ir vairāk iespējas atmodināt to pusi, kas ir gatava mainīties. Es sapratu. Motivēt var 2 veidos. Visbiežāk TV reklāmēs mēs redzam bēgšana no, dariet to un to, tad nebūs tas un tas. Tā ir bēgšana no, tā ir, ja mēs skatāmies psiholoģiski. Un otrs ir virzība uz.
Jā. Jūs sakat šajā kontekstā, kas ir efektīvāks? Ka cilvēkam saka, nu, ja nometīs svaru, varēs sasniegt šādu un šādu mērķi, vai nenometīs svaru, nu, tad tevi sagaida šādu un šādu nāves iespēju, tādu procentu. Otrais variants, variants ir draudi, mums ir jāatmet šis tiesiskais prāts, jā, mums ir mazajiem solīšiem, šeit vienmēr ir mazo solīšu princips, jo visi grib samazināt svaru daudz un ātri, bet mums ir jāiet šis mazo solīšu princips, katram pacientam var būt individuāli, vienam tas izdodas ātrāk, vienam lēnāk, bet šī motivējošā vide, arī šī tiešām psiholoģiskais atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs labam rezultātam pie jebkuras kroniskas slimības. Jā. Andrej, jūsuprāt, kāpēc speciālistiem sabiedrībai kopumā ir jāuztraucās par šo katra personīgo jautājumu? Ko es gribu, to es ēdu, ko es gribu, to es tetovēju, cik es gribu būt resns, tik es esmu resns, atvainojos par tiešumu. Kādas mums nomināli tiesības iejaukties, citi cilvēki izvēlēs? Kāpēc mēs šo darām īstenībā? Tad jāuzdod jautājums. Ja, tu diezgan tāds simulējs, kuram rakstīts, ka cilvēks nav vientuļa sala, bet jā, bet mūsu gals ir un tur ir drusku tā, ka tas ir tas jautājums vispār, kāpēc pašreiz pasaulē notiek ļoti daudz lietas par kas ir liberālisms, kas ir individuāls liberālisms un kas ir tāds, kā mēs katrs izvēlamies. Bet tā veselības universālā definīcija vēst, ka cilvēka veselība nav tikai paša, un tas ir tieši, kas saistīts ar gulēšanu, daudzām citām, nav tikai paša veselība vai slimības neesamība, bet tā ir arī faktiski radinieku un bērnu, vecvecāku, draugu, gan tā psiholoģiskā, gan arī garīgā tā veselība. Lūk, respektīvi, tāds ir ļoti vienkārši. Ja jūs varat nerūpēties par sevi, jūs varat būt ar lieko svaru, par to ķermeņa masas indeksu būt uzmanīgs, jo tur visi tie, kas ir kārtīgi trenējās, tad ja viņiem ir muskuļi daudz smagāk par taukiem. Un tikko jūs kārtīgi trenēties, tad faktiski īstenībā jums tā muskuļu masa ir faktiski tos taukus, vienkārši tur drīzāk būtu jāskatās tas tauku procents, tāpēc arī pārēt uz tiem orgānu aptaukošanos un tādām lietām. Bet kas attiecās uz to pārējo, jo jums ir risks, jums ir vairāk riska faktori, jums ir lielāks risks vai insulta vai infarkta risks vai kāda cita lieta. Kas nozīmē? Ko visi jau cer, ka uz to ķeizaru nāvu. Es rīšu, pīpēšu un visu, ko darīšu. Un aizmigšu gultā. Jā, un vienalga miegā vai tu kaut kur ļoti jaukās vietās vai vēl kaut kur. Un tagad es nomiršu, tad viss raudās, man aiznesīs un tā tālāk. Bet neviens neskatās uz to, ka ja viņš vai viņa saslims ar smadzeņu trieku, ko mēs saucam, vēl kaut ko, un tad būs kopjams, un tad tiem pārējiem būs tas jādara. Īstenībā, ja jau mēs tā pavisam ciniski un naudas izteiksmē, ko sabiedrība samet ārstēšanai kā nodokļu, ja mēs tā ciniski to vērtējam. Nē, es nezinu, cik katram vajadzīgs. Jā. Cik maksā izārstēt cilvēku? Kas ir? Tas ir droši vien no kā, bet mēs zinām, ka mums ir visiem kopā būtu nodokļu maksātājiem mums Latvijā ir nepieciešami 3 miljārdi pašreiz, lai nodrošinātu veselības aprūpi. Tad jūs varat izreikināt ar 2 miljoniem, bērniem varbūt ļausim nemaksāt, arī pensionāriem uzreiz ne, mums tiem pārējiem jāsamet 3 miljārdi no mūsu tā, ko mēs nodokļos samaksājam. Tad stāsts ir kā tik vienkārši. Ja jums pat ir jāizdara sirds operācija, tad teorētiski sirds operācija principā stipri dūšīgākam cilvēkam vienmēr būs dārgāk nekā, teiksim, vairāk vai mazāk normustēniskam. Jo, zini, daudz dziļāk ir jāgriež, un tad tur viss kaut kas ir, un tad to nevar atrast, kas tur ir iekšā, un tad pēc tam tas sliktāk dzīst, un nerunājot nemaz par to, ko Kristians izstāstīt, kas notiek, kad ir diabēts, jo tad mirklī vispār vēl sliktāk dzīst tās lietas, un jebkuras infekcijas ir daudz sliktāks. Covid laikā mums miera, atklāt sakot, tieši šie dūšīgie cilvēki, jo viņus nevarēja izelpināt. Protams, tas pats attiecās uz smēķēšanu un citām lietām. Un tas ir viens no argumentiem, lai kā tas arī skanētu, bet tas ir vienkārši, viņi arī golīgi, faktiski to, ko Imants Ziedonis rakstīja, gan citā veidā, viņi arī aizņem vairāk vietas tajās, kas saka, sabiedriskā transportā, vēl kaut kur. Nē, bet jūs no vienas puses to smieties, bet no otras puses tas ir, ja jūs man prasiet, tādā
Es vēlreiz saku, dzīve jau nav balts un melns, tāpēc man liekas, ka mums ir kaut kur jābūt arī, un man tāpēc ļoti patīk tas, ka mēs nevis nosodam, bet aicinām. Un tas ir ļoti pareizi. Mēs nevis nosodam, bet aicinām, un tā mums ir jādzīvo. Bet tas mums ir jāpasaka arī skaidri un gaiši, ka tādas lietas notiek. Ja. Jā, sabiedrībai jāsaprot tās sekas, kas var iestāties. Viena lieta, varbūt tas nav konkrēti par šo veselības tēmu, bet arī savā ziņā saistīts. Jau tādā neoliberālisma laikmetā, kurā mēs dzīvojam, šobrīd tas nāk arī no Holivudas puses, ir šis plus size trends tiek veidots, ir tā vilkme, kad ir ok, ja tu esi ar lieko svaru. Tas ir pieņemami, tu esi tāds, kāds tu esi, mēs tiek pieņemam kā sabiedrība. Es tagad nevēlos apvainot kādu, bet vai gadījumā jūsuprāt, kā speciālists prāt, šādas te kustības, kuras tiek finansētas arī citreiz no budžeta līdzekļiem, tāds nevalstisko sektoru. Es zinu pat konkrētus piemērus ar kampaņām, kas pat nesen bija skandāls pirms pāris mēnešiem. Viņi pēc būtības nonāk konfliktā ar to, kas ir mūsu sabiedrības intereses. Pakomentēt, lūdzu, jūs. Jā, es esmu dzirdējusi par šādu. Jūs zināt, par ko es runāju? Jā, pārsvarā tā gan ir izplatīts starp jauniešiem, kuriem vēl nav arī nekādas īpašas problēmas, acīm redzot, kas ir saistītas ar aptaukošanos, veselības problēmas. Sakas iestājas vēlāk. Jā, bet tur ir tas stāsts. Tie cilvēki meklē sev kaut kādu attaisnojumu tieši tādēļ, ka varbūt viņi nav bijuši uzņemti arī apkārtējā vidē pietiekami pozitīvi. Tā ir viena lieta. Bet es domāju, ka šie cilvēki arī aizmiedz acis un negrib par to domāt, kas varētu traucēt un kas dzīvē var būt sliktāks, tad, ja viņi absolūti sadzīvo ar savu lieko svaru, bet nav runa, kas atdzīvo. Tas nozīmē, ka viņi neko nedara, lai apstātos, jo liekais svars nav vienkārši tāds, kāds viņš ir. Viņš var būt arī augt augumā un radīt vēl lielākas problēmas. Tā kā, tas atkal ir tas, ko Kristīna saka, nevajag draudēt. Es piekrītu, bet tomēr tiem cilvēkiem ir jāzina, veselības pratībai būtu jābūt un būtu jāsaprot, kas tad īsti notiek. Tad, kad cilvēkam ir tik un tik virsvars vai liekais svars, vai aptaukošanās atvainojas. Andrej, jūs remarka? Jā, man tā remarka ir tāda, ka te mēs nonākam līdz tam, par ko mēs vienkārši visi tā kā domājam, bet uzreiz varbūt nepasakam. Mums ir jāsāk tas par visiem vecākiem un par visiem maziem bērniņiem. Jo pēc būtības tas, kā jūs iemāciet dzīvot, tā viņš dzīvo. Un es atklāt sakot, īstenībā neuzskatu, ka tie jaunieši ir vainīgi pie tā, jo ne jau viņi ir izauguši, viņi jau nevarēja saprast, kas viņiem ir jādara. Tā ir īstenībā vecāku un skolas atbildība, un tā ir tā sabiedrības atbildība. Un pēc būtības tas ir tas, kāpēc jūs māciet bērnam tīrīt zobus, jūs māciet viņam mazgāties pirms gulētiešanas, jums jāmāc bērnam pareizi ēst. Un tas ir tas, ar ko mums ir jāsāk. Un ne tikai ēst, bet arī sportot, nesmēķēt un vispārējās lietas. Un tur ir drusku, tāpēc es negribētu uzvelt to arī uz to jauniešu pleciem, jo viņi īstenībā nav bijuši par to atbildīgi. Īpaši tad, ja viņi ir auguši vidē, kura rāda, ka tas ir ok. Un vide ir, diemžēl, faktiski, ja precīzijas medicīnā, tas ir noteicošais. Es gribētu turpināt piebilst no sava skatu punkta, ka no vienas puses šāda veida kustība savā veidā būtu atbalstāma, bet ar tādiem ļoti stingrām tādiem nosacījumiem, jo šie pacienti, ja mēs ar viņiem parunājam veltam laiku, viņi jūtās bieži vien ļoti nelaimīgi, atstumti. Liekais svars, adipozitāte ļoti stigmatizējoši no tādu negatīvu attieksmi pret šiem cilvēkiem sabiedrībā kopumā. Viņiem atbalsts ir vajadzīgs, un mēs nedrīkstam būt nosodoši. Vai ne? Bet tā kustība mazliet jau ir aizgājusi mazliet tādā citā rakursā, ka tas viss ir tik pieņemoši, ka mans dzīvesveids, kas nav veselīgs, ja? Un mēs popularizējam šo neveselīgo ēšanu, tādā veidā maskustību, un ka tas ir normāli. Mēs to īsti nevaram normalizēt arī. Ja? Un tādēļ mums būtu jābūt pietiekami, būt kritiskiem pret to, ka mēs paužam viedokli, ka mums nav atbalsts tieši šāda veida varbūt dzīvesveidam, tas nedod tos ieguvumus, bet vienlaicīgi, ja pacients ir ar šādu problēmu, mēs bez šaubām nenosodam, bet piedāvājam risinājumus. Un es domāju, ka tas ir tas virziens, kur mēs varētu doties.
Un mēs arī šodien daudz runājam par motivāciju, ja? Bet runa par adipozitāti nav tikai par motivāciju, es tā jūtu. Vai ne? Mēs saprotam, ka tāda sāta sajūta vai laba apetīta lielā mērā ir iedzimta. Un mēs dzīvojam šobrīd tādā labklājīgā vidē, ka mēs varam tātad šo visu tātad realizēt pilnā apjomā un iestājas šie riska faktori. Un Tādēļ nevaram mēs aprobežoties tikai ar stāstu par to, ka, kā es arī pieminēju, ēdam mazāk, bet kustamies vairāk, jo mēs noveļam atbildību uz pacientu, un tas nav īsti pareizi. Un šeit mums arī kā mediķu kopienai ir jāaug un jāattīstās, lai mēs piedāvājam reālus risinājumus caur mūsu sadarbību, caur dažādām kolēģu iespējām. Vajadzības gadījumā arī tiešām caur farmakoterapijas iespējām, ja ir tāda vajadzība. Ja? Un šie ir tiešām, mēs ļoti bieži, manuprāt, arī Latvijā mēs atpaliekam no tiem uzskatiem, ka adipozitāte ir slimība. Mēs labākajā gadījumā to novērtējam kā riska faktoru. Ja? Un noliekam šo problēmu kaut kur prioritāšu pašā apakšā. Īstenībā tas mums būtu jāceļ augstāk, un it sevišķi ģimenes medicīnā, kur mēs runājam par preventīvo, par profilaktisko medicīnu, bieži vien tas ir tas, ar ko mums būtu jāsāk vispār saruna. Ja? Un tas iespējams ir tas vadošais iemesls, jo palielinātais ķermeņa svars ir saistīts vismaz ar vairāk kā 200 dažādām slimībām. Ne tikai ar cukura diabētu, ne tikai sirds asinsvads, 200. Jā. Tās ir balsta kustība aparāta saslimšanas, tās ir aknu slimības, ja? Tās ir depresijas, onkoloģija, kognitīvi traucējumi. Ja, tas ir vesela buķeta dažādu slimību. Ja? Es nezināšu šo skaitu. Man šis pārsteidz. Es atceros pēdējo reizi savā praksē, kad atnāk pacients, varbūt kādu laiku nav redzēts, jūs sakat, klau, mīļais draugs. Es redzu, diplomātiski teikt ķermeņa masas indeks, bet jums ir pa daudz laikais svars. Sievietē, piemēram, nērta situācija, tīri tāda, vienkārši sadzīviski nērti to teikt. Jā, to mēs arī izrunājam pašā sākumā, tas ir diezgan sensitīvs jautājums. Precīzi, tieši tā. Jā, bet ģimenes medicīna ir interesanta. Ar to, ka mēs veidojam šīs ilgtermiņa attiecības. Un tās attiecību modelis var būt dažāds. Un reizēm tas ir tādas draudzīgākas attiecības, brīvākas, kur mēs tā arī pasakam, paklau. Es tevi kādu laiku neesmu redzējis, un man liekas, kad īsti nav tomēr kārtībā. Ir, protams, pacientu kategorija, kura tas ir arī normāls attiecību veids, bet tas ir tāds formālāks, un mēs izējam caur šiem skaitļiem un pasakam, ka dati rāda, vai ka jūs neatbilstat Eiropas standartam, piemēram. Arī tā var. Es to nesaku, bet to saka Eiropas standarti. Un tad ir pieņemsim dažādi šie modeļi, bet galvenais ir šo sarunu uzsākt dažādā veidā, un galvenais, lai tam ir rezultāts. Labi. Pauls Lenklēns Universitātes slimnīcā atklāts ir aptaukošanās kabinets. Kristīna ieskicēja dažos vārdos ieceru šim kabinetam, kas tur notiks un kāpēc? Es to negribētu saukt par kabinetu, jo telpu trūkuma dēļ mums nebūs viena konkrēta kabineta. Tās būs, varētu teikt, multidisciplināras speciālistu konsultācijas. Kā mēs runājam, liela daļa tā tad ir profilakse, veselīgs uzturs, kustības. Līdz ar to mums būs pieejamas individuālas konsultācijas gan pie endokrinologiem, tieši pacienti, kā mēs runājam, ir problēma runāt par aptaukošanos. Tātad pacients varēs tieši pierakstīties pie endokrinologa, kur viņa galvenais saruna temats būs aptaukošanās, kur mēs novērtēsim pacientu, vai ir aptaukošanās jau kā slimība, kāda ir cēloņi, varbūt vai ir citas endokrīnas slimības, vai sākumā ir jāsāk ar nefarmakoloģisku terapiju, un pēc tam dzīvesveidu korekciju, vai arī nepieciešams zāles, un pēc tam ir pieejams individuālas konsultācijas pie uzturs speciālistiem, atkarībā no pacienta vecuma, blakus slimībām. Mūsu uzturs speciālisti ir izstrādājuši rekomendācijas, un tieši tāpat lielākā daļa no mūsu slimnīcas fizioterapeitiem ir izstrādājuši individuālas rekomendācijas pacientiem, jo jūs piekrītat, pacientu iespējas kustēties 30 gadu vecumā lieko svaru un 65 gadu vecumā ir atšķirīgas, bet vingrot mazos solīšus, rezistences treniņus, ne tikai uzlabot muskuļu masu, bet kvalitāti, muskuļu kvalitāti
kvalitāti, to labs fizioterapeits var nodrošināt. Un tad būs šīs un endokrinologs izvērtēs, vai ir nepieciešama miega apnojas diagnostika, veloergometrija, kardiologa konsultācijas, taukainās hepatozes. Jo, ja mēs runājam par profilaks, mēs runājam sākumā te par bērniem, bet patiesībā aptaukošanās profilaks jau ir jāsāk grūtniecības laikā, jo ļoti daudz pētījumi rāda, ka mātes uzturs, taukiem bagāts uzturs, ogļhidrātu bagāts uzturs grūtniecības laikā ietekmē bērna virkni, apetītes un sāta signālu ceļus smadzenēs. Un piedzimstot tie jau ir izmainīti, viņš arī arvien vairāk manto to aptaukošanās iespēju, ir vairāk gēni, kas veicina aptaukošanos. Tā kā tas ir faktiski jau pat svarīgi par to runāt arī ar jaunām sievietēm, kas plāno grūtniecību. Profesors teica, ka arī kāpēc sirds ķirurģijas pacienta ārstējas ilgāk aptaukošanās nav kosmētisks defekts, tas ir hronisks zemes aktivitātes iekaisums, ko cilvēks nejūt, bet ir faktiski hroniska imūnsupresija, kā rezultātā slikti dzīst brūces, kā rezultātā arī ir milzīgs onkoloģijas risks. Un mūsdien arī pēdējie vēža institūta dati pierāda, ka no aptaukošanās aug kājas gan pēcmenopauzes krūtsvēzim, gan barības vadvēzim. Tas ir secināts. Un arī jaunām sievietēm neauglība un ārkārtīgi daudz, kas ir šo 200 slimību sakarā. Tā kā tie sarunu temati ir tiešām nopietni un daudz, bet tikai multidisciplināra komanda, tikai tiešām profesionāļu komanda šo var palīdzēt, jo tas nekad nebūs, kā cilvēks saka, es 2-3 mēnešus uzsēdos uz diētas, ja tas ir full-time job, laika darbs visas dzīves garumā. Sakiet, Kristīna, kur cilvēki var uz šo kabinetu pierakstīties šīm konsultācijām? Pieraksts ir Statiņas slimnīcas ambulatorajā daļā. Jā. Ir pieraksts tā arī jāsaka, ka uz aptaukošanās kabinetu var pierakstīties? Jā, konsultācijas par aptaukošanos, ir iespējams gan e-pierakstā, gan ambulatorā daļā pierakstīties. Jā. Nedaudz paliekot to bildi lielākā stāstā, mēs ļoti bieži lepojamies ar to, ka Igauni ir tādi un Igauni ir šādi, viņiem tas tautas sports, un tāpēc viņiem ir šī problēma būt nedaudz zemākā līmenī, jo mēs skatāmies uz to iedzīvotāju iesaisti sportiskajās aktivitātēs. Mums Latvijā ir gana daudz darīts. Brauc pa reģioniem, var redzēt, ka pagastu centros ir visādi trenažieri salikt un vēl viss kaut kas. Man lablaik apkārt bija saruna ar Cēsmē Rozenberga kungu, sveiciens viņam. Un es viņam saku, klausies, Jāni, kāda vēl pēc jūs tu te vienā pagastā pie tajā mežmalā pie kultūras tam salikāt tos trenažierus jaunos? Skaisti, smuki viss. Saku, es tur braucu garām katru dienu, un es neesmu reizi redzējis nevienu tur vingrojot. Es tur kraukļi apsēžās, varbūt, paēst, maizīt apēst. Bet tur nav neviena. Viņš saka, bija jāliek, jo nelikt okā būtu slikti. Mums vienkārši Eiropas naudu iedeva, teica, ka tāda mērķim tikai var būt. Un šeit es stāstu par to, kad ir jau investēts arī infrastruktūrā, lai cilvēki varētu sportot, būt aktīvi. Mums ir sporta laukumi izveidoti arī pie skolām, kuri būtībā bija domāti publiski pieejami, bet tā kā viņus vairs nav par ko uzturēt, tad direktors slēdz viņus ciet un nelaiž iekšā nevienu, lai nesabojātu viņus. Un te, Andrej, es gribētu, lai jūs nedaudz plašāk paskatieties uz šo jautājumu, ko valsts dara, lai mēs būtu mazāk resni un vairāk kustīgi, kā stimulējošie instrumenti, platformas. Tas ļoti labs, pēc būtības viss nosaka vide, ja mums ir algoritmī, tad tā ir arī vide? Jā, bet vide, es šodien domāju ne tikai vide, kurā mēs dzīvojam, bet tā iekšē vide, ko Kristīna minēja par iekaisumu. Jo, principā, iekaisums ir diezgan sen zināms, ka tas ir, viņš ap citu varbūt tieviem cilvēkiem. Tam absolūti nav nekāda nozīme ar to, vai tam ir korelācija, bet tam nebūtu korelācija. Bet tas ir viens, bet par šo man ļoti interesanti būtu runāt, un vienkārši pie mums diezgan daudz igauņi brauc ārstēties, un viņi saka, ka Latvijā viss ir labāks. Igauņi brauc šeit tā kā, jā? Jā, bet es runāju par iekļaujošu tautas sportu, es domāju, tādā kontekstā. Jā, bet iekļaujošu tautas sports, vienkārši es pats nepiedalītos tajos senior mačos, jo man ir tuvu tam, ko Kristīna nosauc, ka es vairs nevarēšu kustēties, tas vecums, bet tik sāk nav. Un tā labā ziņa tā, ka tieši precīzi tu runā, tas ir pašreiz vislielākā diskusija par to,
kam īsti būtu vēl vairāk sportiskās aktivitātes jānodrošina. Vai mums vajag 3 vai 5 olimpiskos čempionus, vai mums vajag, bet ļauj man pabeigt. Un tad vai mums ir vajadzīgs tas, kas, un es arī cēsim atkal par godu, var teikt, kurās es arī braucu šādi cauri. Es redzu, cik daudz pašreiz bērni spēlē piemēram, futbolistiem sporta laukumiem. Mums pašreiz ir pilnībā izmainījusies attieksme par sportu. Mums ir seniors sports daudz vairāk nekā tas ir bijis iepriekš, bet protams, tas ir vēl vairāk jātīst, jo, piemēram, tas vienkārši, ko es daru, gan spēlēt to basketbolu, gan to tenisu, tad ir jāsaka tā, ka pasaulē tās grupas kļūst ar vien vecākas, un tur jau ir 85 un 90 plus. Un, piemēram, ja mēs skatāmies profesoru Jankovsku, viņš teica, ka viņš tagad jau nelaiķi, viņš teica, ka viņš nevar to spēlēt, jo viņam būtu jāspēlē 100 mīnus grupā, ja viņš bija tūtā. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas, ko tu nu pat teici, bet ko dara tā sabiedrības veselība, mums vienkārši pašiem tur diezgan daudz esam iesaistīti ar Eiropas kardioloģbiedrību, un tā ir tas saucamais obesigēnais indeks. Un tas nozīmē, tas ir aptaukošanās indeks. Un tas rāda, kādā veidā sabiedrība var pieņemsim. Mēs tagad esam tirgu. Un tirgu tev ir veselīgs pārtiks tā, bet tas rāda attiecību starp ātrās ēdināšanas vietām, starp piegādātājiem, dažādām citām varbūt nelabvēlīgām vietām un iespēju, tas, ko tu nu pat teici, iespēju sportot bez varbūt arī tīri no pašvaldībām. Ja? Jā, nu tie ir lokālai pie kultūras namiem. Jā. Un tas ir tāds, un tad piemēram, tie norvēģi man teica, nu mums tas ir fenomenāls, tā ka jūs aizbrauciet uz tiem sniegu laukiem, tad jums tur jums varat slēpot, cik jūs gribiet un tā. Un ko es gribu teikt? Es vienkārši gribu pieminēt Islandes piemēru, kurā bija tiešām milzīgs, un nerunājot par Somijas fenomenu un tā tālāk, bet arī visu Ziemeļvalsts, kurā bija milzīga tā, arī, diemžēl, tā alkohola patēriņa kultūra, un to viņi faktiski apmēram 25 gadus atpakaļ pilnībā pārmainīja pret sportu. Jā, un apsieties, kas uz 350 tūkstošiem iedzīvotāji, nu varbūt tagad drusciņi vairāk, viņiem bija izlase futbolā, fenomenāli rokas bumbā un vēl kaut kur. Nu, un tas ir tas veids, kādā veidā mums ir jādzīvo kopā ar to, ko mēs darām. Paldies. Ejot mūsu sarunas otrajā fāzē, mēs daudz apgājām riņķī šai tēmai, apskatījām no vairākām pusēm. Gribētu paņemt tagad vēl vienu dimensiju, kas ir risinājumi. Es teikšu, ka absolūti civilais medpersonāls, es zinu, kuņģi var samazināt, diētas var paņemt, es nezinu, tabletes iespējams kaut kādas var apēst. Ko vēl var darīt? Kas ir aktuāli risinājumi, lai es nenodarītu sev pāri un būtu ilgtermiņa iedarbība? Jā, nu, principā ir konkrēti definēts ķermeņa masas indeks un citas blakus slimības, līdz kuram mēs varam pacientam ieteikt nemedikamentozo terapiju, ar ko mēs saprotam veselīgu, sabalansētu uzturu. Par sportu man ir jāpiekrīt, jaunā paudze kustas vairāk, bet tur pretīm uzturu kļūdas un redzot, cik Rīgas centrā ir volti un cik cilvēki, ceļš jauni cilvēki ēd veselīgu uzturu, tur gan mums ir vēl liels darbs darāms, un arī es jauniešiem saku, ka sliktākais vārdu savienojumā fast foods ir vārds fast, jo jūs zinat, sācis sajūta iestājas tikai pēc 20 minūtēm, un ja to drāņķu fast food vēl apēd 1 minūtē, nekāda sāta sajūta nav, un atlikušajās 15 var izdarīt vēl dubultu skādi. Ja? Tā kā ēšanas uzvedība ir tā lieta, kas ir ārkārtīgi jāmācās. Protams, veselīgi ēdienu izvēle, bet arī ēšanas uzvedība, jo, kā zināms, mūsu bērnībā, kad apsēdās pie galda, tad ēda, nebija mobīlie telefoni, ieslēga datori, ja tā ir liela lieta, pie kā sabiedrībai ir jāpiestrādā. Ja. Tas pats miegs, par ko mēs runājām, tā pati sociālā komunikācija, ja. Tad ir arī ārkārtīgi daudz nemedikamentozas aktivitātes, kuri mums ir jāstrādā, un tas ir, kā es teicu, ilgtermiņa darbs, komandas darbs, un kur mums vēl ir daudz pielikšanas punkti. Medikamenti strādā, bet kas ir jāsaprot, ja pacienti jautā par aptaukošanās medikamentiem, cik ilgi man viņus jālieto? Tā ir tieši
tikpat hroniska slimība, kā paaugstināts asinsspiediens, holesterīns, un tur nepalīdzēs 3-4 mēnešu kurs. Tā ir ilgtermiņa ārstēšana. Permanents līdzekļu preparāts. Jā, kopā ar medikamentu, kopā ar nemedikamentozo terapiju, tieši tāda pati ilgtermiņa ārstēšana. Jā. Profesors Kunds, ko jūs vēl? Es gribētu paturpināt to, ko saka Kristīna, arī par to ēšanas uzvedību. Ēšanas uzvedība? Jā, tas ir tas, ko tikko mēs visi runājām, ka tas ir ģimenē jāieaudzina. Nekas jau ļoti sarežģīts tajā visā nav. 3 reizēji vismaz ēšana, nevis vienreiz dienā, kad tiek apēts ļoti daudz. Tāda ēšanas kultūra, arī, kā Kristīna teica, pirmkārt ēst pie galda, ēst visiem kopā, sarunās, kas drusciņi pagarina to ēšanas reizi, kas drusciņi liek runājot, varbūt žestikulējot, nolikt dakšiņu nost, tas varbūt nav visu laiku, netiek krāmēt šķīvī pārāk daudz, un izjust ēdienu, ko ēd, novērtēt, lai nav tā, ka stresā atskrien mājās, ātri paēdu un pēc tam meklē, kur tad tas ir tas, ko es apēdu, vai es jau paēdu vai nepēdu. Tās arī ir lietas, it kā izklausās varbūt dažreiz komiski, bet tās ir lietas visas, kas ietekmē gan to, kas tiek apēsts, gan kā tiek apēsts, gan cik daudz tiek apēsts. Ne par velti Bulgākovs arvienmēr ir runājis, un tas savos darbos ir teicis, ir jāzina, kur, kad, ko un ar ko ēst, un plus ļoti svarīgi, ko ēšanas laikā runāt. Vēlams ne par slimībām, politiku un citām stresainām lietām. Vislabāk apspriest to, ko ēd. Jā, bet tā ēšanas uzvedībai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un tā zināmā mērā ir tāda cieņa pret sevi un savu veselību. Es veltu laiku savām pusdienām, pusstundu, lai man nav stresa, lai es lēnām varu izbaudīt to, kas man pusdienām ir sagatavots. Tāpat ar vakariņām. Brokastīm parasti nevienam nav laika. Brokastis parasti ir diezgan dīvaina ēdienreize, kurai arī tomēr būtu jābūt. Bet tā cieņa pret savu laiku veltītu savai veselībai, jo veselīga ēšana viennozīmīgi nozīmē veselību. Tā ir vienīgā lieta, ko mēs liekam sevi iekšā ēdiens. Vispārējais mums ir apkārt. Tā, ka tam būtu jābūt zelta vērtē, tieši tas arī radīs to motivāciju pašam ēst, pašam gatavot, pašam izvēlēties savus produktus. Es parasti saviem pacientiem saku tādu varbūt dīvainu tekstu. To, ko kāds pirms jums ir mēģinājis sagatavot, neticiet nevienam. Jo tikai jūs zināt, kas ir. Tikai jūs zināt, kad gatavojat no pirmatnēja produkta savā pirmatnējā izskatā, kas tas vēlāk būs, vai tas ir ēdams vai nē. Jā. Ejot noslēguma fazē, kā sākt šodien sevi motivēt? Es pieļauju, ka mums, piemēram, Facebookā, es gan daudz skatās 100,000 iespējams. Kā motivēt šodien? Es teiktu tā, ka pirmkārt mums ir pirmkārt jāsaprot un kritiski jānovērtē savs tas, tās svars vai vispār kopējais veselības stāvoklis. Un ir, tad jāsaprot, mums tā problēma ir vai nav, vai beidzot tā ir jāpieņem, vai beidzot par to ir jāsāk runāt. Vienmēr sakot, tas fakts ir jākonstatē. Ja mēs nevaram varbūt paši saprast, tad ir jāvēršās pie ģimenes ārsta vai kāda cita speciālista, vai vismaz draugam jāpajautā, kā izskatās no malas, bet problēma tā tad viennozīmīgi ir jāapzina. Un otra lieta, kad un ko mēs varam sākt motivēt un darīt, tas ir īstenībā katram no mums dzīvē ir noteikti tādi posmi un tādi brīži, kad mēs varam kaut ko darīt. Tipiski ģimenes medicīnā mēs redzam, tas īstākais brīdis, kad mēs varam kaut ko mainīt, ir, kad ģimenē ienāk jaundzimušais. Mēs visi gribam runāt par veselīgu dzīvesveidu, par veselīgu uzturu. Mēs atceramies, padomājam visi, kā mēs satraucamies, ko mēs tam jaundzimušajam dosim, 5-6 mēnešu vecumā, to labāko. Un īstenībā tas ir tas veids, kad mēs vispār savā ģimenē varam ienest šī veselīgā uztura pamatprincipus. Ļoti labs mirklis. Nākamais brīdis, kad mūsu ģimenē ir pusauģi, kuriem ir interese vairāk par savu izskatu, par veselību, ar viņiem tad ir ļoti vērts
runāt par veselīgām izvēlēm, viņi ieklausās, viņi grib. Ja? Un tad arī mēs paskatāmies varbūt arī tad uz saviem vecākiem, vecvecākiem, kuram kāda veselības problēma parādās, un arī viņos ir motivācija kaut ko mainīt. Un saliekot varbūt šos dažādos apstākļus un dažādās sakritības, mēs varam atrast tos brīžus, kad mēs varam kādas izmaiņas savā dzīvesveidā un tā skaitā arī uzturā arī veikt. Bet vēl, kas man ir ļoti būtiski un svarīgi, kā jau kolēģi arī pieminēja, ir zināma iedvesmas deva. Un mani bez šaubām iedvesmo kolēģi, kad es klausos viņu zināšanās un tas, ko viņi pasniedz, bet mani, pieņemsim, ļoti iedvesmo profesora Mintāli. Manuprāt, viņa ir ar fantastiskām zināšanām dažādās uztur lietās. Un klausoties viņas lekcijas un klausoties un redzot tos materiālus, ko viņi sagatavo, tā ir tiešām fantastiska iedvesma un zināšanu deva. Es domāju, mums ikvienam izvēlēties, tirgot to veselīgāko, zināt, ko mēs gribam, no tām eļļām izvēlēties nevis lētāko varbūt, bet to, kas ir tas labākais. Ja? Un arī klausoties pārējos mūsu kolēģu speciāls, saprast varbūt to vielmaiņas būtību un saprast, kādēļ tas liekais svars varbūt ir kaitīgs, ko nozīmē cukura vielmaiņa. Tātad šīs zināšanas un motivācija un informācija, ko mēs smeļamies viens no otra un no tādiem pierādījumos balstītiem literatūras avotiem, es domāju, ir viens ļoti labs variants, kā mēs varam uzlabot savu veselību. Profesor Vaikungs, ko jūs ieteikt, kā motivēt sevi šodien? No sevis kādu savu piemēru. Mēs cilvēki esam slinkas būtnes, pieejam, jums arī slinkums ir tuvu pazīstams. Edvard, jūs motivējat visiem, jums manis nav vilsvār. Paldies. Jā, bet es pateikšu vienkārši to, ko jūs runājat. Pirmkārt, tas bija drusku nebija taisnība, ka tu nezināji par tiem maziem bērņiem, jo mēs tos raidījumus daudz esam pārnājuši, ka tie faktiski jau tas bērniņš jau viņš tiek determinēts uz to varbūt vienu vai otru to lietu. Grūtniecības periodās šo es nezināju. Jā, bet varbūt es neskaidri izteicu. Bet tas, ko es gribu teikt, to, ka jau pieminēja visi iepriekš runātāji, pirmkārt tā ir tradīcija. Mums ir jāmaina tradīcijas, un tas ir tautas un valsts varētu to darīt. Mums pašiem vienkārši ir jābūt, mēs jau tā esam ļoti gudri, smuki un vēl visādi, bet jābūt vēl. Bet viena lieta, ko es gribētu teikt, tā ir dzīves kvalitāte. Un atklāt sakot, tas, ko mēs jau tur maz to runājām, bet Kristīna tam pieskārās, tas ir, jo jūs saprotat, mēs jau īstenībā esam diezgan vienkārši organisms. Tas jau liekas, ka cilvēks ir ārkārtīgi kaut kas tāds unikāls un sarežģīts. Tas ir diezgan vienkārši, ja jums ir locītavs un viss pārējais, ko jūs dariet, tikko jums ir virssvars vai nerunājot par aptaukošanos, tad atklāt sakot, jūs ārkārtīgi ātri to sabeidziet, kas nozīmē, ka jūs nevariet ne skriet, ne kāpt kalnos, ne, godīgi runājot, arī ir grūtāk visticamāk nodarboties ar dažādām intīmām lietām un tā tālāk, un vēl vesela rinda citu lietu. Un man liekas, ka tā dzīves, to, ko mēs visu laiku runājam, ļoti tā gudri, ja, ka mums nav tikai svarīgi, cik ilgi mēs nodzīvosim, jo medicīna pašreiz ir unikāla, bet cik labi mēs nodzīvosim to. Un viens no šiem aspektiem, cik labi mēs to dzīvosim, ir pirmkārt tas, ko mēs nedarīsim, kas ir slikti, kas ir smēķēšana, kas ir sekošana līdz saviem riska faktoriem, bet cik mēs labi nodzīvosim visādos. Protams, un tur man Dainim ir ļoti jāpiekrīt, jo drusciņās arī tomēr saprotot dažādu cilvēku, dažādu mentālo veselību, jutīgumu un tādas lietas. Un tomēr, cik labi mēs nodzīvosim, tas viens no šiem būs arī tāda it kā vienkāršākā lieta aptaukošanās, bet, ko es ļoti gribu, kas man ir evolucionējis, un tieši strādājot, mums bija ļoti grūti faktiski pierādīt citiem, kāpēc mums vajadzīgs tik augsts klases endokrinologs Latvijas kardioloģijas centrā, kā Kristīna. Tas bija ārkārtīgi grūti pierādīts, tas pierādāms. Tas vienkārši rāda, ka mums ir vajadzīga domāšanas maiņa. Un, piemēram, priekš manis ir tieši tāpat lieta. Jūs padomājat, cik gadus mēs vispār varam ārstēt augstu asinsspiedienu? Un tagad es pajautāšu kardiologiem un pāriem ārstiem, bet, teiksim tā, tie, kas ir. Un tad jūs redzēsiet, ka ārkārtīgi nesen vēl asinsspiedienu ārstēja ar asins nolaišanu vai ar dēlēm, jo vienkārši nekā cita nebija. Un to, ko Ainis teica, un tad mēs jautājam, vai augsts asinsspiediens ir riska faktors vai hipertenzija ir slimība. Un pat es jūtu, un tas ir mana evolūcija, ka mēs nonākam, ka šī aptaukošanās nevienmēr ir tikai šīs iekšējās disciplīnas jautājums, bet ka tā iespējams ir šī slimība, un ja tā ir slimība, tad tā nav izlaidība lietot arī medikamentus tam.
Un, manuprāt, mēs pašreiz esam tajā robežšķirtnē visā pasaulē, un to es tiešām iemācījos daudz ko no Kristīnas, arī kopā mēs strādājam. Protams, es protams, Mintāli mēs strādājam. Tu esi jauna, bet daudz gads. Ja. Labi, un tā tālāk. Domu. Jā, mēs nopaļam domu, bet respektīvi to, ko es gribēju teikt, ka mums pašreiz ir daudz vairāk ieroči nekā agrāk, un mums ir tiešām jātiecās pret šīm lietām vienkārši profesionāli un arī, protams, ar zinām iejūtību, jo tur ir problēma ar to. Jā. Paldies jums, profesor. Pašā noslēgumā es gribētu iepazīstināt ar vienu absolūti svaigu darbu. Principā tikko izcepts tipogrāfijā ir šeit mūsu tiešraidē iedvesma cilvēkam, kurš grib dzīvot. Kardioloģi Iveta Mintāla šeit ir autori šim darbam, lai gan gribētu teikt, ka visi šeit klātesošie ir autori un vēl vairāk. Profesors, mums varbūt īsi komentāru, īsi par šo, kāpēc šis izdevums, ko mēs varam šeit atrast un kāpēc viņam būtu jābūt mājās. Ļoti gribējās tās visas kopā savākt tās gadiem, savākt tās zināšanas, gan tās, kas ir izlasītas pētījumu datus, gan arī pierādījums, kas saņem ir skaidri un neapgāžami, gan arī mūsu pašu visu pieredzi. Ļoti gribējās ielikt tādā ļoti vienkāršā, kas izrādījās nav nemaz tik viegli izdarāms, vienkāršā stāstā, kuru gribētos izlasīt, kurš nebūtu dogmatisks, tāds pa punktiem jādara punkts 1, punkts 2, punkts 3, kas liktu arī padomāt, ka tas varbūt nav nemaz tik grūti, bet tomēr, ka tas ir ļoti nozīmīgi domāt par sevi, mīlēt sevi un cienīt sevi un savu veselību, jo faktiski paši cilvēki attiecībā uz savu veselību var darīt tik lielas lietas, tik milzu daudz, pirmkārt nesabojājot vai arī otrkārt uzturot, un tomēr var tik daudz ko mainīt ar savu dzīvesveidu, dzīvojot veselīgi vai veselīgāk. Es domāju, tieši tādēļ arī tapus ir šī grāmata, lai drusciņi iedvesmotu. Pat varbūt tas vārds motivēšana, varbūt skan pārāk medicīnis, bet drusku iedvesmu. Ar dažām receptēm iekšā. Es jau skatījos, arī ābolmaize, tā skaitā, kas ir aktuāls. Draugi mīļie, es jums saku lielu paldies par veltīto laiku. Noslēdzot no sevis sakāmo, es vēlos teikt, ka šodien no 5:00 līdz 7:00 vakarā šeit Āgenskalna tirgū, nākot iekšā no stāvlaukuma puses, stiklotās siltumnīca, notiks lielā svēršanās. Nesvērsim tikai ķirbjus, bet mēs labprāt svērsim jūs un noteiksim jūsu ķermeņa masas indeksu, kā arī šajā siltumnīcā notiks praktisku ieteikumu došana. Varēs nodegustēt olīveļu un arī saņemt eksemplāru veselīgu dzīvesveidu padomu krājumu iedvesmu cilvēkam, kurš grib dzīvot. Sīkāka informācija par visu arī skatoties uz priekšu mājaslapā www.parsirdi.lv vai arī, ja mēs skatāmies par ķermeņa masas indeksu un citām lietām, droši meklējiet mājaslapā www.mansvars.lv. Tad www.mansvars.lv. Es jums pateicos par uzmanību. Paldies jums par veltīto laiku. Paldies. Vērtīgs resurss. Ja, un es ļoti ceru, ka mūsu veltītais resurss aizies kaut kur uz priekšu un kādam tas būs noderīgs. Ne tikai ābolma aizies, bet arī tiešām veselīgi nodzīvotos gados, mazākā ķermeņa svarā un laimīgākā dzīvē. Paldies jums! Paldies, cienījamie skatītāji! Visu labu! Paldies.